Labdien vēlreiz, cienījamie dalībnieki! Esmu Oksana Saročana, un šodien jūs piedalāties Izglītības un zinātnes ministrijas Erasmus Plus projekta EPOLA Nacionāla atbalsta dienests rīkotajā webinārā, un es esmu šī projekta vadītāja. Šodienas mūsu webināra tēma mūža izglītībā jau izskan arvien biežāk un biežāk, tāpēc pirms mēs sākam un iepazīstinam jūs ar darba kārtības jautājumiem, es lūkšu jūs mazliet tādu nelielu aktivitāti. Uzrakstiet lūdzu mūsu terzēšanā, ar kādu vārdu jums saistās ilgtspēja. Jūs šobrīd varat mūsu terzēšanas sadaļā arī savas asociācijas ar vārdu ilgtspēja arī uzrakstīt. Turpinot mūsu tehniskās lietas, arī papildus, lai mūsu ekspertes varētu šodien pilnvērtīgi strādāt, palūkšu arī izslēgt visus mikrofonus, kā arī, ja jums rodas jautājumi mūsu webināra laikā, tos jūs arī varēsiet uzdot mūsu terzēšanas sadaļā. Un šobrīd, kā es jau arī teicu, ceru, ka dzirdamība jums ir laba. Ja nu gadījumā ir kādi tehniski jautājumi, tad droši arī nekautrējieties rakstīt. Tātad, draudzīgs videi, nepārtrauktība, idejas, atziņas, resursu atbildīga izmantošana nākotne. Es domāju, ka ņemot vērā mūsu lielo dalībnieku skaitu, jūs droši turpiniet rakstīt, un, kā es jau iepriekš teicu, mēs arvien biežāk dzirdam un arī redzam, ka ilgtspējas tēmas mūža izglītībā izskan pietiekami bieži. Un bieži vien jēdzienu ilgtspēja un ilgtspējīga attīstība lieto kā sinonīmus. Bet par šo arī detaļās mēs runāsim turpmākajās mūsu webināra prezentācijās. Pirms mēs sākam, iepazīstināšu, iespējams, kādam vēl nebija iespējas iepazīties ar mūsu šodienas darba kārtību. Tātad šobrīd mums notiek iepazīšanās un jūsu aktīva dalība terzēšanas sadaļā atbildot, ar ko tad saistās jums ilgtspēja. Bet pirmo prezentāciju mēs jums vēlamies prezentēt par tieši GreenCOP, kā Eiropas ilgtspējas kompetenču sistēmu un ietvaru. Tad nākamā runātāja, kas mums ir Iveta Cīrule, Iveta sveika, biedrības ProjectNet valdes locekļi, un viņa jūs iepazīstinās tieši ar ilgtspēju pieaugušo izglītībā, kāpēc un kā to īstenot no praktiskā skata punkta. Un kā trešā runātāja mums būs Inga Uvārova, Banku augstskolas doktore un arī eksperte, Arts Smart, un viņa jums izstāstīs un iepazīstinās jūs ar 60R principu, tieši kā ceļvedi ilgtspējīgai domāšanai un rīcībai. Un arī noslēgumā ļoti īsi es jūs iepazīstināšu ar to, kādus resursus tieši ilgtspējas jomā jūs varat atrast mūsu EPOLA platformā, jo EPOLA, ceru, ka lielākā daļa ir pazīstama ar mūsu platformu, ir arī resursu centrs, kurš jums var sniegt arī atbalstu ne tikai īstenojot mūža izglītību, bet arī viennozīmīgi izglītojoties pašiem. Un es gribētu jūs iepazīstināt šodien tieši ar GreenCOP ietvaru, kas tas tāds ir un kāda ir šī dokumenta būtība, saturs un ko tad viņš mums piedāvā. Tātad, kā es jau arī teicu, GreenCOP, Eiropas ilgtspējas kompetenču sistēma, tas ir ietvars, un šobrīd šīs ietvars nodrošina mums, kā pieaugušo izglītības īstenotājiem, gan arī katram individam, kopēju pamatu un arī norādījumus, kā mēs varētu mācīties ilgtspēju, kā kompetenci. Un šīs ietvars mums sniedz ieskatu gan formālajā, gan neformālajā, gan arī ikdienējā mācību vidē un arī īstenojot šajās dažādajās pieaugušo izglītības formās un veidos šo te pamatu, definīcijas un šīs ilgtspējas kā kompetences piedāvājumu saturā.
Kāds tad ir šī dokumenta mērķis? Šī dokumenta mērķis ir, lai mēs ilgtspēju, jeb zaļās prasmes, kā ilgtspējas kompetenci, varētu īstenot un arī piedāvāt apgūt, kā pēc vienotiem standartiem un principiem. Tāpat arī šī dokumenta mērķis un arī nozīme ir atbilst tieši Eiropas zaļajam kursam un ANO ilgtspējīgās attīstības mērķiem, par kuriem jūs vēl šodien dzirdēsiet, kā arī veicina šo te mācīšanos ilgtspējīgas nākotnes veidošanai. Ar šādu mērķi arī tapa šīs dokuments, un šodien šī kompetence, kā ilgtspēja, viņa sastāv, un šobrīd būs tāda interesanta abreviatūra kā ZPA, no zināšanām, prasmēm un attieksmēm, un kas ir būtiskākais, tieši arī attieksme ir šīs kompetences būtiska sastāvdaļa. Un es domāju, ka arī jūs tērzēšanas sadaļā arī esat ļoti aktīvi rakstījuši savas asociācijas ar šo ilgtspējas jēdzienu kā tādu. Tāpēc šobrīd mums pieaugušo izglītības īstenotājiem ir jāsaprot, ka ilgtspējas kompetence sastāv no šiem trim ļoti būtiskiem pamatiem - zināšanas, prasmes un attieksmes. Ja jūs pēc tam, pēc mūsu webināra gribēsiet iepazīties tuvāk ar šo dokumentu, to viennozīmīgi jūs arī varēsiet atrast mūsu Apple platformā, bet tā ļoti ieskicējot, ļoti precīzi, tātad ilgtspējas kompetences ietvars, GreenComp ietvars saīsinājumā, sastāv no 4 jomām un 12 kompetencēm. Šādu vizualizāciju kā bites un šūniņas un ziedi jūs arī redzēsiet šajā dokumentā, jo tieši šādu vizuālo attēlojumu ir piedāvājusi Eiropas komisija, veidojot šādu ietvaru un veidojot šī dokumenta saturu. Es nekavēšos ļoti ilgi pie šīm 4 jomām un 12 kompetencēm un detalizēti. Vienīgais un arī būtiskākais, ar ko es arī vēlētos jūs šobrīd iepazīstināt, ir tas, ka dokuments sastāv no ievada, tad, kas ir pirmā šī daļa, tad dokuments arī sastāv no otrās nodaļas, kur ir terminoloģija un ļoti precīzi, ļoti vieglā un saprotamā valodā atspoguļoti termini un būtiskākie jēdzieni. Tad 3. nodaļa jau kalpo par šo te 4 jomu un šo te 12 kompetenču uzskaitījumu, un šeit es esmu jums paņēmis tādu tabulu. Šeit jūs redziet arī krāsās jums ir atspoguļota katra joma, un savukārt 4. nodaļā jūs šī dokumenta šajā ietvarā jūs varēsiet atrast katras jomas un kompetenču aprakstus, un arī tādus nelielus ieskatus, kā viņus piemērot. 5. nodaļā šajā dokumentā jūs arī atradīsiet, kā tad šo te jomu un kompetenču iespējas ir attīstīt tālāk, bet man, kā arī pieaugušo izglītības, tā teikt, lektorei un arī projekta īstenotāji ļoti patīk 1. un 2. papildinājums šajā dokumentā, jo šajos abos 2 papildinājumos jūs atradīsiet konkrētus un ļoti precīzus un, kā es jau arī minēju, ļoti vieglā un saprotamā valodā nodefinētos lietošanas piemērus. Un 2. papildinājumā ir ļoti precīzs kompetenci elementu saraksts uzskaitīts. Lūk, tātad, kā es jau teicu, 4 jomas un 12 kompetences. Un visdrīzāk, un arī tad, kad jūs reģistrējāties, bija arī uzdoti daži jautājumi attiecībā uz šo te ietvaru un kādas tad ir priekšrocības un kādā veidā šo ietvaru mēs varētu īstenot. Tad arī iepazīstotos ļoti detalizēti ar šo dokumentu, es priekš sevis esmu nodefinējusi šādas priekšrocības šīm ietvaram, ka šīs dokuments ļoti precīzi palīdz saprast, kas ir ilgtspēja praksē, tieši
no praktiskā skata punkta. Šīs ietvars arī dod ļoti praktiskas zināšanas, prasmes un veido šīs attieksmes, kas ir ļoti būtiska sastāvdaļa mums mācoties ne tikai jauniešiem, bet arī pieaugušajiem, kā arī veicina domāšanu un iniciatīvu. No praktiskā viedokļa, ja šeit mums šodien ir arī izglītības metodiķi, tad šīs ļoti precīzu struktūru tieši mācību veidošanai, mācību satura veidošanai, un, kā es jau iepriekš teicu, ne tikai formālajā izglītībā veidojot izglītības programmas pieaugušajiem, vai nu tās būtu pilnveides vai tālāk izglītības programmas vai moduļi, bet arī neformālajā izglītībā un ikdienējās mācībās sniedz tādu ļoti precīzu šo te struktūru. Un, kā es jau arī teicu, šajos divos papildinājumos jūs varēsiet atrast ļoti precīzus, ļoti skaidri nodefinētus piemērus, kas jums palīdzēs viņus integrēt savās izglītības programmās. Ja mēs skatāmies uz šo ietvaru tieši no pieaugušā skata punkta, tad šīs ietvars palielina mūsu katra individa līdzdalību sabiedrībā un parāda, vai mēs esam gatavi mūsu paradumus un attieksmes mainīt, varbūt uzlabot, varbūt pat apgūt kādas jaunas prasmes, zināšanas un viennozīmīgi uz šo te zināšanu un prasmi pamata veidot jau arī mūsu ilgspējas tādu attieksmi mūsu nākamajām paudzēm. Un vēl viena priekšrocība ir viennozīmīgi atbalsts tieši mūža izglītībai un pārkvalifikācijai, jo, kā es jau iepriekš minēju, šīs ietvers ir arī attiecībā uz zaļā kursa un ANO ilgspējīgās attīstības mērķu bāzes veidots, tāpēc jebkurā profesijā, jebkurā pieaugušo izglītības formālajā, tā teikt, izglītības programmā šīs viennozīmīgi arī būtu tāds ļoti vērā ņemams atbalsts. Un tad pēc tam beigās arī, tā teikt, analizējot šo dokumentu un mēģinot arī praktiski sagatavot kādu kursu, nodefinējot, kādi tad ir sasniedzamie rezultāti, tad priekš sevis esmu nodefinējusi, ka šis ietvers mums ir kā rīks, kas padara mūsu ilgspējas idejas saprotamas, praktiski izmantojamas un pielāgojamas ikvienam pieaugušajiem, neatkarīgi no vecuma, izglītības vai darba pieredzes. Paldies par jūsu uzmanību. Šeit jūs varat iepazīties ar mūsu komandu un viennozīmīgi apmeklējot mūsu platformu, bet pēc tam par to es noslēgumā pastāstīšu un arī parādīšu jums piemērus un arī praktiskus linkus, kādus tad dokumentus, kādus mācību kursus un kādus tad ekspertu viedokļus jūs varēsiet atrast mūsu platformā. Jā, paldies pagaidām par jūsu uzmanību, un mēs turpinam, un Iveta, tava digitālā skatuve ir tava. Lūdzu. Labdien, liels prieks šodien jūs satikt un redzēt, un diezgan kuplā pulkā. Es pieļauju Oksanu un arī kolēģi, kas piedalās šeit kā lektori un arī mūsu tehniskais atbalsts. Es domāju, ka interesi varbūt izraisīja Ingas 60A princips, ko Inga ir izpētījusi doktorantūrā un tagad cenšas Latvijā ieviest, tā skaitā arī izglītības jomā. Raudzīsim, vai tas tā būs un vai arī dalībnieku cerības tiks attaisnotas. Mana tēma ir šodien, jau papildinot to, ko teica Oksana, nedaudz pastāstīt varbūt par ilgspēju pieaugušo izglītībā, tieši par šo te ilgspējas konceptu, kas sastāv no 3 blokiem - sociālā, vides un pārvaldības, un kā mēs varam to nedaudz pasiet kopā ar mūsu projektiem. Ikdienā es darbojos dažādās ar projektu saistītās jomās, arī tehnoloģiju jomā, bet kopš 2013. gada esmu izveidojusi un vadu biedrību ProjectNet. Mūsu mērķis ir pieaugušo izglītība, un īpaši mērķa grupa ir gados vecākie iedzīvotāji, kā arī tā saucamās uzņēmējspējas, un tagad arī kopš 22. gada zaļās prasmes. Un šodien es jums ieskicēšu savu skatuves runu, runājot nedaudz par paudžu teoriju, pastāstot, kas tas ir un kāpēc paudžu teorija ļoti svarīga mums ilgspējas kontekstā.
Nedaudz pieminēšu, varbūt kādreiz kaut kur dzirdētu jēdzienu Eiropas komisijas ESG, jeb vides sociālās un pārvaldības taksonomija, bet ieskicēšu tieši šo te konceptu un paskatīsimies arī uz šo te ESG nedaudz tūplānā un kā mēs varam īstenībā šo arī pārnest uz mūsu projektiem, lai mēs būtu inovatīvi un arī zaļi savā rīcībā. Nedaudz mēs paskatīsim dziļāk vienu zaļo prasmi, jo Oksana jau prezentēja un pastāstīja ļoti detalizēti par zaļām ilgspējas prasmi, jeb zaļo prasmi ietvaru. Eiropas komisijas apstiprināja 2022. Gadā, un tad arī manai runai pa vidu jūs redzēsiet dažas tādas praktiskas piemērus, ko es iekļāvu, kā mēs tiešām varam kaut ko pamēģināt, ģenerēt, padarbināt savos projektos un projektu aktivitātēs, lai mēs kļūtu ilgspējīgāki. Un tad ir pirmā lieta, ko es vēlētos minēt un noteikti uzsvērt. Tajā brīdī, kad mēs īpaši pieaugušo izglītotāji, mēs darbojamies ar projektu mērķu grupu, vai mēs radam kaut ko kādam īpaši, mācību materiālus, pasākumus, mācību vizītes, ir īpaši Erasmus kontekstā pieredzes apmaiņu, mums vienmēr jāatcerās, ka mēs esam paši cilvēki, mēs sadarbojamies ar cilvēkiem un mēs radām savus projektus, rakstam savus projektus konkrētai mērķu grupai. Un šeit vēlētos, lai jūs atceraties Hova un Strausa paudžu teoriju no 1992. Gada, un šī teorija ir gana detalizēti apkopojusi skatu uz to, ka mums ir vairākas paudzes. Paudzes, protams, atšķirās ar gadu skaitu 15 vai 20 pa vidu, un katrai paudzei ir savi paradumi, sociālajie paradumi komunicēt, mācīties un apmainīties ar informāciju, kā arī vērtības, kuras nosaka tas laiks, kurā mēs esam auguši kā bērni, attīstīsies kā jaunieši un turpinām savas profesionālās gaitas kā pieaugušie. Un šeit varbūt nācies dzirdēt ir par tādiem baby boomeriem, ja paudze, kas ir dzimusi pēc otrā pasaules kara, veterāni paudze, kas ir dzimusi starp pasaules kariem, tad ir šī te X paudze, kurai arī es piedaru, Y paudze, ja tā saucamā mileniāļi, tie, kuri 2000. Gadā kļūst pilngadīgi un ienāk darba tirgū, un tad mums nāk šeit rindiņā tāda Z paudze, tie, kas dzimuši, plus mīnus 98, 98, mēs sakam ap 2000. Gadu, un kāpēc šai paudzē es vēlētos pievērst īpašu uzmanību? Jo šī paudze, kur tagad jau ir pilngadīga, tātad, ja ir dzimuši 2000. Gadu, paši jau veido savus projektos, piedalās mūsu Erasmus projektos, kā jau pieaugušo vai no apmācāmie izglītojumie vai izglītotāji, šī ir tā sauktā pirmā paudze ilgspējas kontekstā, kuras vērtība, mēs teiksim tā, asinsritē, ja DNS-ā ir ilgspēja. Šī paudze, kur ļoti rūpējās par sociālo ilgspēju, par vienlīdzību, dažādību, kā arī par šo vidas ilgspēju, par kuru vēlāk arī runās, un šodien mums pastāstīs Inga Vārova. Un tad mums ir nākamie alfas bērni dzimuši sākot no 2013. Gada, jo pasaulē ienāk kāriem jūtīgās tehnoloģijas, un citreiz mēs tos bērnus saucam arī par digitālajiem zīdainiem. Šī ir paudze, kuru novēro, bet varbūt ne tik intensīvi pēta. Lūk, nākot atpakaļ uz paudzēm, ar kurām mēs strādājam, mums ir jāatceras, ka mūsu projekta mērķa grupa var lūgt vai var vēlēties ilgspējas kontekstā to, kas ir viņu pieņēmumi un arī viņu vērtības un viņu sociālajie paradumi. Neliels piemērs, es darbojos ļoti intensīvi ar gados vecākiem iedzīvotājiem, jeb mēs sakām senioru skolas, senioru universitātes, trešās paudžu universitātes, arī Latvijā attīstot šo tīklu, un mērķa grupa, kas ir ļoti daudzos projektos manā redzes lokā, ja, ir šie te baby boomeri, mazliet veterāni, tātad pieaugušie, kuri jau ir 80 plus, un tad arī skatoties, kas patīk, kas nepatīk mūsu mērķa grupai, padiskutējot, kā mēs varam projektu padarīt ilgspējīgāku, mums ir jāņem vērā mūsu mērķa grupas specifika. Tas ir tāds punkts 1, ko es varbūt gribētu vērst jūsu uzmanību šodien, pirms mēs ejam tuvāk nākamajam slaidiņam,
ar nosaukumu ESG, jeb no angļu valodas vide, environmental, sociālā, social un governance pārvaldības taksonomija. Tā ir regula, kura jau ir apstiprināta un kura aktīvi stāsies spēkā 27. un 28. gadā, kas noteiks ļoti lielām organizācijām biznesa vidē un tie, kas saņem arī publisko finansējumu, kā turpmāk atskaitīties par biznesa veikšanu, par darbības caurspīdīgumu, ņemot vērā kritērijus, pēc kuriem ir jāatskaitās. Es zinu, ka daudzi no jums, es pieļauju šodien šajā seminārā, esat nevalstiskā sektora pārstāvi, iespējams augstskolu pārstāvi, tā skaitā jūsu mērķa grupa ir pieaugušo izglītība. Un mēs sakam, bet mēs neesam biznesa. Tas nekas, ka mūs neskars varbūt tieši šī atskaitīšanās kā nevalstisko sektoru, bet noteikti arī mūsu mērķa grupa un arī tie, ar kuriem mēs sadarbosimies, prasīt mums turpmāk, kāda ir jūsu ilgspējīgas attīstības mērķi. Un šeit ir jāatcerās, ka ilgspējai ir šie 3 pīlāri – vides, sociālā un pārvaldības ilgspēja. Un mēs varbūt esam ļoti daudz fokusējušies uz vidi, tātad kolēģi nākamā runātāja par šo pastāstīs, bet šodien es vēlētos vērst jūsu uzmanību arī uz šo te sociālo jomu, kas ir ilgspējā, un arī pārvaldības jomu. Nedaudz latviskoju, jo latviešu valodā nav daudz ESG taksonomijas kritēriju iztulkotu materiālu, bet jūs redzat arī dažādas bildītes angļu valodā, kas ir manā slaidā. Bet mēs par vidi runāsim nedaudz vēlāk, tas ir par atkritumiem, par piesārņojumu, resursu saglabāšanu, ja mēs sakam rūpes par vidi. Mēs runājam par zaļo kursu, par klimata pārmaiņām, emisijām un tā tālāk. Lūk, šis vidējais ilgspējas pīlārs rūpes par cilvēkiem. Šeit uzreiz vēlētos jūs kā projekta cilvēks, jūs kā izglītotājus iedvesmot arī drošāk turpmāk savos projektos, pamatojot projekta nepieciešamību, pamatojot ieguvumus mērķa grupai, ko tad jūs dosiet, ja īstenosiet savu projektu. Nacionāli, startautiskie Erasmus vai citas programmas nav svarīgi. Atceramies, ka mūsu projektu fokus ilgspējas kontekstā ir rūpes par cilvēkiem, mūsu projekta komandām, mums pašiem, kas mēs rakstam un ieviešam, mūsu mērķa grupu, kas gūst labumu, arī kopienu, kurā mēs ieviešam projektu un arī kopienu iegūst kādus labumus, ja? Un arī kopumā valstiski iedzīvotāji, kā arī mēs varam paplašināt šo redzējumu uz Eiropu un uz visu pasauli pašās beigās. Ja? Tātad mēs sakam rūpes par cilvēkiem organizācijā, tuvā vidē, plašāk nacionāli un pēc tam jau startautiski. Šodien mums ir arī ierobežots laiks, un mēs neiesim dziļāk rūpēs par cilvēkiem, bet es vēlos minēt ļoti būtisku lietu, ka mēs šeit pie sociālās ilgspējas noteikti varam vilkt paralēlus arī ar mūsu tā saucamo sociālo, ja cilvēku labbūtību, un labbūtībai var būt šie fiziskie un arī emocionālie un arī kultūras aspekti. Un mums ir jāatcerās par lietām, kas ir pašsaprotams mūsdienās, arī projektu komandās, nodrošināt darba vidi, nodrošināt skaidru uzdevumu došanu, kuru tad arī mums vajadzētu projektos ieviest. Ja? Un tad nākamais varbūt vairāk attiec tiešām uz biznesa vidi, tas ir par nodokļu pārredzamu sistēmu, stratēģiju, par vadības atalgojumu, par ziedojumiem, lobby darbu, par to, ka mums arī nav šī korupcija un arī vadības dažādību un vadības struktūru. Arī, protams, nevalstiskajā sektorā mēs varam domāt par šo godīgu pārvaldību un ilgspēju godīgas pārvaldības kontekstā. Šis ir tāds praktisks piemērs, lai nebūtu tikai, kā mēs sakam, teorētiski un sausa runa, maziņš ieteikums jums, ko jūs varat paņemt noteikti līdz savos projektos. Un arī noteikti teikšu itāļu kolēģiem, ka viņi ir parādīti un pabijuši uz ekrāna tik plaši apmeklētā seminārā. Nesen Latvijā mēs uzņēmām Itālijas uzņēmē darbības asociācijas no Piemonte reģiona,
uzņēmējus, 8 kolēģis, kuri ir mazajā un mikro uzņēmēja darbībā, bet ar pieaugušo mācību vizijas palīdzību mācās arī ilgtspēju dažādās Eiropas valstīs. Un šī projekta kontekstā jūs redzat naidīgus Itālijas kolēģus, kuri brauc ar vilcienu. Tas ir jaunais vilciens. Un kāpēc es minu šo piemēru? Projekta programma tika jau piedāvāta, Itāļi ieradušies Latvijā jūlijā, un mēs izlēmām pirmajā mācību dienā izspēlēt tādu strukturētu ideju vadības sesiju, kur mēs iedavām ideju ģenerēšanai struktūru. Tāpēc vārds ir strukturēta. Mēs teicām un lūdzām dalībniekiem sarakstiet jūsu ieskatām ilgspējīgas aktivitātes, kuras mēs varētu darīt papildu, vai varbūt varētu kaut ko pamainīt, lai tiešām jūs izjūtu, ka jūs piedalāties ilgspējīgā, par ilgspēju, projektā par ilgspēju. Tad mēs lūdzām arī iekļaut kādu īpašo elementu projekta programmā un arī izteikt savu viedokli par transportu un par izmitināšanu, ko tad mēs varētu darīt ilgspējīgāk. Šis ir jums ieskatām, ka jūs varat vienmēr projektā jau uzrakstītā iekļaut šādu strukturētu ideju vadības sesiju un noturēt savu veidu ideju vākšanu no jau esošās mērķu grupas. Jūs kaut ko tādu varat izdarīt, pirms jūs rakstat un iesniedzat projektu. Lūk, sadaļā transports Itāļi izteica vēlmi uz tuvējo pilsētu, tas bija Jūrmala, doties tomēr ar sabiedrisko transportu un neizmantot autotransportu. Un tad mēs, organizatori, izlēmām, ko mums zaudēt. Pilnīgi neko, aiziet kāpjam vilcienā. Un šī ir bilde tiešām ar smaidīgām sejām, kā mēs izmainījām šo teiksim tā, aktivitāti un iekļāvām vilcienu kā transporta veidu. Tas ir viens no vienkāršākajiem, es pieļauju, kolēģi, ko jūs esat jau darbinājuši arī savos projektos, kad mums prasa, kā tad jūs sasniegsiet ilgspēju. Ja? Bet varbūt ir vēl kaut kas, kas nāk prātā gan jūsu mērķa grupai, gan jums kā projekta ieviesējiem. Pamēģiniet, apjautājiet paši savu komandu, pajautājiet savai mērķa grupai. Ja? Senioru universitātē mēs izdarījām līdzīgu ideju vadības sesiju, un tie gados vecāki iedzīvotāji, kas mācās, viņi teica, mēs vienkārši apnesīsim katru savu krūzīti, un lai mums ir viena metāla karotīte, ja, mums nevajag vienreiz lietojamos traukus, un mēs tad katru savu krūzīti izmazgāsim un rūpēsimies tādā veidā par to, ka mēs nelietojam ne papīrā, ne pārstrādājumā plasmasā nekādus traukus tajā brīdī, kad mēs mācāmies. Un tā mēs varam no ļoti praktiskiem soļiem projektos varbūt iet uz priekšu, tad pajautājot, ko tad grib mūsu mērķa grupa. Tad ir vēl viena svarīga lieta, ko es gribētu šodien jums nodot. Un šī lieta ir ilgtspējīgi, jeb iekšējie attīstības mērķi un iekšējie ilgtspējas mērķi. Oksana jau pieminēja 2015. gadā apvienoto nāciju organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķus. Kopā šie ilgtspējīgas attīstības mērķi, ko ir pieņēmis ANO, ir 17. Šodien arī manā noslēguma slaidā jūs redzēsiet šos mērķus. Un man ļoti patīk atjautīgi un inovatīvi kolēģi, starptautiski, kuri izdomā lielam konceptam kādu pavadošo modeli, ja konceptu. Un 23. gadā aktīva cilvēku grupa ievies tādu jēdzienu Inner Development Goals, iekšējā attīstības mērķi, un ir alternatīvā grupa, kura sauc kaut ko līdzīgu par iekšējiem ilgtspējas mērķiem. Teikšu jums godīgi un atklāti, ka es pati ar šo jēdzienu iekšējā attīstības mērķi un iekšējā ilgtspējas mērķi iepazinos tikai šogad. Es zināju par ilgtspējīgas attīstības mērķiem, es zināju un sekoju līdzi zaļo prasmi ietvaram no Eiropas komisijas. Mēs arī organizējam mācības un iekļaujam savos projektos zaļās prasmes, arī tā skaitā gados vecākiem iedzīvotājiem. Un šis mani pozitīvi pārsteidza, jo, protams, lai mēs sasniegtu no ārpuses, kā mums ir iedots mērķis, mums ir jābūt ļoti stiprai, noturīgai motivācijai pašiem to darīt.
Un šeit, lūk, mēs atkal atgriežamies pie paudzes, ja pie tās mērķa grupas un mērķa grupas vērtībām, ar kuru jūs strādājat. Kādi ir jūsu mācību, pieaugušo izglītības projektu vai izglītības projektu kopumā mērķa grupas, iekšējie attīstības mērķi, vai tie saskan ar ilgspējīgu attīstību, un vai vispār tie viņiem ir svarīgi. Šeit, saņemot prezentāciju, jūs arī varēsiet uzklikšķināt uz saitītēm, saitīt jūs aizvedīs tālāk. Manā ieskatā ļoti laba tāda mājaslapa, kur saprotam, strukturēt, viss ir aprakstīts angļu valodā, bet ar intelektu mākslīgā palīdzību mēs arī varam automātiski iztulkot. Šis ir tāds koncepts, ko gribētu šodien jums nodot, padomāt arī jūsu projektu kontekstos. Oksana jau minēja zaļo prasmu ietvaru, bet ilgspējīgas attīstības veicinošo prasmu ietvaru, kur mums ir šie 4 pīlāri. Oksana jau parādīja šos pīlārus, tāpēc neatkārtošu, bet es vēlētos vērst jūsu uzmanību, ka mums ir uzradusies ļoti interesanta prasme ar nosaukumu nākotnes pratība. Jūs redzat ilgtspējas novērtēšanu, taisnīgumu atbalstīšanu, atbalstu dabai, sistēmiskā domāšana, kritiskā domāšana, problēmu identificēšanu. Kāds no mums varētu teikt, tas jau viss ir bijis. Piekrītam, tas viss ir bijis. Pielāgoties spēja, pētnieciskā domāšana, kolektīvā, individuālā rīcība un iniciatīva, bet kaut kas pirms tam nav bijis līdz šim prasmju kontekstā. Mēs, kā pieaugušo izglītību, neesam runājuši par interesanto prasmi, nākotnes pratība. Mēs zinām vārdu finanšu pratība, digitālā pratība, uzņēmēju spējas, bet vai jums ir nācies saskarties ar jēdzienu future literacy, jeb nākotnes pratība? Tas ir jautājums jums šodien pārdomāt, un mums ir ļoti labi aprakstīts, ko nozīmē kura prasme. Un šeit mēs aizējam līdz šai zaļajai prasmei tūplānā ar nosaukumu nākotnes pratība, kur es vēlētos vērst jūsu uzmanību šodien īpaši un padomāt, vai jūs paši esat nākotnes pratīgi, vai jūs mudināt savu mērķu grupu, ar kuru jūs strādājat, kļūt par pratīgiem nākotnes nedaudz prognozēšanā, paredzēšanā, un kā mēs īstenībā to varam izdarīt dzīvē. Šis jēdziens nākotnes pratība nozīmē spēju iztēloties ilgspējīgu nākotnes alternatīvu, un ka mēs redzam dažādus scenārijus un zinām, kā šo sasniegt. Un šeit noteikti es vēlētos ieteikt padomāt par tādu jēdzienu kā tendenču vērošana, tendences, kas ir izglītības sektorā, tendences, kas ir kopumā pasaulē globāli. Mēs zinām par zaļo kursu, mēs zinām par sociālo tā saucamo izlīdzināšanu, mēs zinām arī par digitizāciju un digitalizāciju, kas bija 3 lielie pīlāri Eiropai, plānojot arī Eiropas finansējumu 21. un 27. gadā. Noteikti vajag jau painteresēties un palasīt nākotnes scenārijus, nākotnes programmas un prognozes, ko varbūt pat raksta šie nākotnes pētnieki, futurologi, un ir pat veseli institūti, papildināšu šo slaidu ar vienu saitīti, ar saitītu Somijas nākotnes pētniecības institūtu, tā arī saucās Future Research Institute, un jūs varēsiet atrast arī ļoti noderīgu informāciju, rakstus, darba kartiņas, mēs sakam latviešu valodā templētas, jeb sagatavi, ar ko padarboties ar saviem izglītojumiem un arī pat izspēlēt dažādas spēles par nākotni, nedaudz pareklamējot, es nezinu, vai var redzēt tagad kamerā, bet šī ir šī institūta kartiņa, jeb kāršu tāda spēle, saucās Megatrend Cards, kuru var pasūtīt bez maksas Somijas nākotnes pētniecības institūta mājaslapiņā. Šajā slaidā jums būs saitīte, ieiet, paskatiet, jo ir nopietnas valstis, kuru vērtība ir ilgspēja, īpaši Ziemeļvalstis un Skandināvija, kur valstiski tiek finansēti nākotnes pētniecības institūti, un es iesaku jums kā izglītotājiem, kā projektu cilvēkiem,
Piesakojiet, pamācieties, palasiet rakstus, izmantojot arī mācību materiālus nākotnes tendenču vērošanai un apzināšanai. Un pēdējā ziņa šodien, pirms kopsavilkuma, noteikti turpmāk skatieties uz saviem projektiem no ilgspējīgas attīstības mērķu, kopā 17 mērķu prizmas. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs piešķiram virsvērtību. Bieži vien arī projekts vērtējot, vērtētāji saka, jā, tas projekts ir interesants, bet kāda ir virsvērtība? Kas ir tas, ko mēs gribam globāli vai nacionāli vai reģionāli izmainīt? Ja mēs šodien esam saistībā ar EPALI, ar pieaugušo izglītību, mēs noteikti varam teikt, ka mēs visi strādājam ilgspējīgas attīstības mērķa 4 kvalitatīva izglītība labā, jā. Varbūt, ja mūsu projekti ir par labu veselību vai par aktīvu novecošanos vai par, piemēram, pārtikas atkritumu mazināšanu, tad mēs noteikti varam apstaigāt šos 17 mērķus un vienmēr tuvināt sava projekta ideju kaut kam globālākam. Šī arī ir nākotnes pratība, spēt parādīt, kā mans projekts palīdz risināt šos globālos pasaulē pieņemtos attīstības mērķus. Protams, ļoti svarīgi ir atcerēties. Mēs ticēsim un spēsim pamatot savus projektus, radīt arī savus projektus tikai tad, ja mums pašiem iekšēji tā būs vērtība. Un nedaudz pēc sasumējot jau kopā visu, ko es vēlētos šodien teikt, skatāmies un raugamies uz to, kas ir mūsu mērķa grupa no paudžu teorijas viedokļa. Raugamies un skatāmies uz nākotnes attīstības tendencēm, mācamies, iekļaujam zaļās prasmes savu projektu rīcībās un izmantojam arī metodi, kas ir šī strukturētā ideju vākšana, iedodam struktūru vai nu savām projekta komandām, vai savai mērķa grupai un pajautājam, ko tu vēlies redzēt šajā projektā vai šajā izglītības programmā vai saturā, ja mēs radam mācību saturu, ko tu vēlies redzēt par vides ilgtspēju, par sociālo ilgtspēju un par pārvaldības ilgtspēju. Es beigšu dalīties ar ekrānu, un šis ir tas mans pēdējais laikam slaids, ja, ieteikumi strukturētā ideju vadības sesijai pieaugušo izglītībā. Pavācam idejas paši, tātad vides, sociālās un pārvaldības kontekstā, izmantojam šo kā tādu sagatavīti un vācam no kolēģiem, citiem izglītotājiem, no savas mērķa grupas. Un tādējādi mēs varam iedzīvināt arī šīs ilgspējas aktivitātes savu projektu ieviešanā. Tas ir tas no manas puses, ko es vēlējos pastāstīt un padalīties. Oksana, ceru, ka esam plus-mīnus laikā. Viss ir kārtībā, ņemot vērā, ka es arī biju netiecīgi mazliet ietaupījusi mums laiku. Ietaupījusi, jā. Jā, bet tomēr es gribu uzdot jautājumu, jo dalībnieki reģistrējoties arī atstāja mums jautājumus gan kā organizatoriem, gan jums kā ekspertēm. Tāds jautājums, bet es domāju, ka šobrīd mēs esam atbildējuši, bet vienalga. Vai zaļās prasmes var saukt par inovatīvām? Jā, es savā veidā gribētu teikt, ka zaļās prasmes, ja pilnīgi mans subjektīvs viedoklis. Zaļās prasmes vispār jau izdomāt ir inovatīvi, ja, izdomāt, tātad mums ir digitālās un tad vēl visādas citas, un mēs tagad sakam zaļās prasmes. Man vispār šķiet, ka koncepts pats par sevi ir forši, ir inovatīvs. Jā, tur ir apvienotas jau tās pašas vecās labās prasmes, kas palīdz mums izvērtēt un domāt, bet visvairāk man no prasmēm, 12 prasmēm kopā, ja, kas ir šajā ietvarā, mana mīļākā ir nākotnes pratība. Es esmu absolūts fans un laikam sludinu šo prasmi, tāpēc, ka tās sasaucās jau ar tādu bišķiņu strateģiskāku, varbūt domāšanu un tendenci apzināšanu. Ja, tas ir no manas puses. Pēc tam redzēsim, ko Inga teiks. Ja? Jā, bet pirms mēs dodamies pie Ingas, bija arī tāds vēl jautājums pār šo te Green Comp ietvaru. Lūk, un mūsu viens no dalībniekiem ļoti vēlējās uzzināt statistikas datus par to, cik pieaugušie Latvijā veic šo te izvērtējumu un kādi ir tie rezultāti. Jā.
Jā, Inga, lūdzu. Iveta, piedod, lūdzu. Jā, viss kārtībā, Oksana. Manā rīcībā nav tādu datu, jo Greencomp apstiprināja un sāk ieviest 22. gada, būtībā jau mēs sakam, teiksim tā, varbūt pilni 2 gadi mēs tā kā varam strādāt, un lai zinām šo konceptu, noteikti ir vērts izvērtēt un dot izvērtējumu arī saviem apmācāmajiem tieši Greencomp kontekstā, jau iekļaujot visi prasmes, ir vai nav uzlabots. Arī mēs, itāļu kolēģiem, kurus rādīja, kas laimīgi brauc ar vilcienu, mēs arī ielikām dažas prasmes, lai tu esi uzlabojis nākotnes pratību. Un tad viņi teica, mēs tagad zinām, kas ir nākotnes pratība, tas ir par tendencēm, par to, ka mēs saprotam, kas varētu notikt tuvā nākotnē. Noteikti var iekļaut savos projektos izvērtējumā, bet es pieļauju, un vismaz manā rīcībā nav tāda statistika par zaļo prasmu uzlabošanu. Es pieļauju, ka mums bija vilnis, joprojām ir vilnis, ka mēs mācāmies gan intensīvi digitālās prasmes, ja? Es domāju, ka tūlīt sakos liels vilnis par zaļajām prasmēm. Ja tas, protams, spēsim un mācēsim pareizi iepakot un piedāvāt savai mērķi grupai. Ja? Nu jā, un arī es no savas puses papildinot tavu atbildi uz šo jautājumu, tad, jā, Iveta ļoti precīzi arī saka, ka šobrīd Latvijā nav tādas centralizētas statistikas, jā, par to, cik pieauguši ir veikuši šo te Greencomp izvērtējumu un kādi ir tie rezultāti. Jo šobrīd mēs šo te procesu īstenojam lokāli un tādas tā kā valstiskā līmeņa uzskaitas sistēmas viennozīmīgi par šādiem datiem nav, bet ļoti bieži tieši pieaugušo izglītotājiem rodas jautājumi par to, kā tālāk izglītībā veidot šo te ilgspējas un jeb zaļo prasmju, jā, integrēšanu, jo zaļās prasmes mums ir kā caurviju prasmes, un tās var tikt integrētas ne tikai konkrēti, piemēram, jā, tādās formālās izglītības programmās, kuras, piemēram, ir latviešu valodu apguvēji, jā, vai to pašu digitālo prasmju apguvēji. No savas puses varu minēt tādu piemēru, piemēram, veidojot tālāk izglītības programmas vai veidojot neformālās izglītības programmas, vienalga no šī te programmu veida, jebkurā gadījumā, ja, piemēram, mums ir runa par digitālajām prasmēm, tad ilgtspējā, jeb zaļo prasmju caurviju satura kontekstā mēs varam integrēt tēmas, piemēram, par digitālo atkritumu veidošanu. Tas arī tādā veidā kopīgi arī sasaistīsies. Piemēram, kāpēc mēs, reģistrējam entos e-pastus, kāpēc mēs abonētos vai spamus netīram, ja? Jo tas arī paņem mūsu ierīču, viedierīču, datoru, enerģiju, un vai mēs par šādām lietām domājam, un vai mums ir iespēja tiešām veidojot šo te tālāk izglītības programmu saturu, vai, kā es jau teicu, vienalga kāda veida, ja, šī programma varētu būt pieaugušajiem, vai mēs šo te ilgtspējas momentu caurvijam jebkuru prasmju apguvē. Tāda tā kā laikam būtu mana atbilde uz šo jautājumu, bet jebkurā gadījumā gaidam arī čata sadaļā, tērzēšanas sadaļā jūsu jautājumus vēl papildus. Tā, Iveta, sirsnīgs tev paldies. Jebkurā gadījumā, ja nu gadījumā tev adresēs vēl kādu jautājumu mūsu webināra laikā, es viennozīmīgi tev viņu adresēšu. Un šobrīd mūsu digitālo skatuvi mēs vēlētos nodot Ingai. Inga, labdien! Vēlreiz. Labdien! Es ceru, ka mani var dzirdēt. Un uzreiz teikšu tā, ka izglītības jomā šis laiks ir tāds daļai atvaļinājuma laiks. Es arī šim webināram pieslēdzos no mājām ar 2 maziem bērniem fonā, tā kā atvainojiet, ja kāds no viņiem iebāzīs deguni, ja? Tas tā cilvēcīgi. Kamēr es uzlieku uz digitālās skatuves savu prezentāciju, es arī padalījos ar vienu nelielu bildīti tērzētavā, un es pie tās atgriezīšos. Pagaidām es tikai padalos, un tad, kad es pie tās nonākšu, tad es arī izstāstīšu, kas tas tāds ir. Un jā, vēlreiz labdien! Esmu Inga Uvārova, esmu zinātņu doktore, un vairāk mani var sastapt no zinātnes viedokļa Bankokas skolā, kas tūlīt jau nepilnu mēnešu laikā būs cieši saistīta arī ar Latvijas universitāti.
Un tā ir tā iespēja, kur es šos jautājumus, par ko es runāšu un par ko jau kolēģis savās prezentācijās runāja, varu paskatīties no zinātnes puses. Un dažkārt iespējams zinātne ir tā, kas man palīdz stiprināt arī to, ko Iveta minēja, to nākotnes pratību vai nākotnes redzējumu. Jo daudzi šie jautājumi zinātnes jomā ir krietni aizsteigušies tālāk, nekā mēs esam praksē. Un tad atkal, esot savā uzņēmumā, strādāju ikdienā ar šiem jautājumiem, un tad es redzu to dzīvo realitāti. Un interesanti, ka pēdējos 2 gadus es esmu diezgan daudz arī strādājis ar dažādām izglītības iestādēm. Ja pamatā varbūt, ka man tie pētījumi ir vairāk uz tādu saimniekošanas modeli un sākotnēji liekas uz uzņēmēju darbību, bet darbs ar skolām un izglītības iestādēm tiešām, tā kā arī kolēģis minēja, parāda to, ka liela pēc būtības atšķirība nav tajā, kā mēs varam un spējam vidēji draudzīgi un ilgtspējīgi saimniekot. Jo tad, kad mēs sakam saimniekošana, tad tas jau norāda uz to, ka saimniecība jāpārvalda ir arī nevalstiskām organizācijām un citām organizācijām. Un virzoties tālāk, man gribas parasti vienmēr sākt ar tādu varbūt bišķi bildes dramatizēšanu. Ja? Kāpēc vispār ir svarīgi runāt par vides ilgtspēju? Jo arī ar kolēģiem mēs parasti diskutējam, ka no vienas puses ir tāds burbulis, kurā mēs tie, kas ikdienā par to tēmu runā, mēs tur burbuļojam un vāramies un it kā pašsaprotams lietas saprotam. Bet tikpat daudz vēl joprojām ir tie jautājumi, kāpēc mums vispār par to būtu jāuztraucās. Un tam man vienmēr gribas salīdzināt, redz, vides jomā droši vien ir mums ļoti grūti tos paradumus mainīt. Un interesanti, ka arī lielo starptautisko organizāciju pētījumi pirms 10 gadiem izteica prognozes un kaut kādas tendences, kā mainīsies paradumi. Un tieši šis ir tas brīdis, kad viņi pārskata un secina, ka tie paradumi nav būtiski mainījušies. Tās prognozes ir bijušas optimistiskākas. Ja? Un tad tie secinājumi jau vairāk iet tajā virzienā, ka iespējams, ka jānotiek kaut kādām būtiskākām, iespējams, vides katastrofām, kas mums tā strauji vienas nakts laikā gandrīz vai maina tos paradumus. Bet man tomēr gribas atsaukties arī uz Ivetas paudžu teoriju un uz tām jaunākajām paudzēm, kuras ar vien vairāk jau tomēr pieprasa tās ilgtspējīgās vērtības. Ja? Un pamazām viņas arī veidojās. Bet skaidrs, ka mēs dzīvojam sabiedrībā, kur ir dažādas paudzes un ir pamazām veidojās tā izpratne. Man gribas jums mazliet paspilgtināt situāciju par to, kas tad ir tās vides problēmas, par ko mēs runājam, jo diezgan bieži presē izskan klimata pārmaiņas, un daudz pētījumu parāda to, ka organizācijas tās visvairāk arī atpazīst. Mēs redzam tos trakos lietus, kas šogad pludina Latgali. Mēs redzējām arī Kalifornijā, kā nodega vesela pilsēta. Ir dažādi šādas, bet tās nav vienīgās. Un pētnieki ir nodefinējuši tādas vairākas grupas, kas tad ir tas būtiskākais, kas šobrīd par ko būtu jādomā ne tikai vides cilvēkiem, ne tikai vides ekspertiem, bet mēs varam aplūkot gan savā ikdienā, kā mēs varam mazināt vai pat veicināt un uzlabot to situāciju katrā no šīm jomām. Es tajās neiedziļināšos sīkāk, tas atkal prasītu veselu semināru, bet skaidrs, ka tie virzieni, tas, ko man gribas jūs aicināt domāt, ka nav tikai klimata pārmaiņas, bet ir arī piesārņojums gan dabā, ķīmiskais piesārņojums cilvēka radīts, gan arī ūdenī. Tāpat ir invazīvās sugas vai nelabvēlīgās sugas dažādas, kas arvien vairāk parādās un maina visu kopumā mūsu dabu. Tāpatās arī mūsu paradumi dažādi, ja, gan ūdens lietošanai, gan arī zemes izmantošanai, ja, var radīt dažādas pēc tam arī negatīvus efektus uz vidi. Lūk, un man gribas bišķi dramatizēt bildi.
tie, kas varbūt grib tālāk izmantot, es tas ielikusi arī saitīti, var viņus arī pēc šī te angliskā nosaukuma meklēt, kas ir šie te riņķīši un tie sarkanie kliedzošie tās krāsiņas. Mūsu kolēģi Skandināvijas pusē ir tādi vides pētnieki. Viņi ir pastrādājuši ar šīm te ekoloģiskajām problēmām, globālajām un mēģinājuši arī noteikt vai aprēķināt tehniski, cik tad tālu vai cik lielā mērā šīs problēmas ir un kādas ir tās izmaiņas, raugoties jau tādā noteiktā periodā. Un tās oranžās un sarkanās krāsiņas parāda tik tiešām, ka mēs tuvojamies jau kaut kādai kritiskai robežai. Bet tas, kas skaidrs ir, ka iespējams, ka šeit daudz vairāk ir atkal jāstiprina tā nākotnes pratība, mums visiem spēt vizualizēt, iedomāties, izprast, kas notiks, kad mēs būsim to kritisko robežu sasnieguši. Vienā vai otrā vai trešā jomā. Tur, kur ir tie baltie vai pelēkie, tur vēl pētnieki strādā un meklē pareizo metodiku, kā rēķināt to vides risku, tos apdraudējumu, ja? Un tur iespējams vēl nekas, tur vēl nav metodika, kā to aprēķināt. Bet draudīgi, protams, salīdzinot varbūt ar to 2009. Gadu, ir cik katrā no tām jomām tās oranžās un sarkanās krāsiņas sāk parādīties. Ja? Tas tā paspilgtinot to situāciju no vides jomas. Vairāk es par vides jomu tādu tehniski tik daudz nerunāšu, pievērsīšos tam, ko tad mēs varam darīt un kādā virzienā virzīties. Un te es gribu atkal sasaistīt ar Oksanas prezentāciju un arī to, ko Iveta minēja par prasmēm. Es vēl pirms Green Compa diezgan daudz strādāju ar to, kā nodefinējot zaļās biznesa kompetences un tādu domāšanas vērtības sistēmu, kas ļoti lielā mērā pēc tam, kad parādījās Green Comps, sasaucās ar to virzienu, un par to man ir gandarījums. Un pētot šo te veidu, kā tad mēs varam attīstīt tās mūsu kompetences, atkal balstoties pedagoģijas virzienā, varam redzēt to, ka mums šobrīd šajā jomā, neatkarīgi no tā, kāds ir mūsu vecums, jo ātrāk, jo labāk, tas ir kopējais secinājums jau no bērna, bet, protams, nekas nav nokavēts jebkurā vecumā, ka mēs, lai kopumā attīstītu tādu zaļās domāšanas un pats galvenais arī jau paradumu, tādu sistēmu, nepietiek tikai ar mācībām. Un te es gribu uzrunāt visus, kas jūs pārstāvat izglītības iestādes, ka jums ir tā iespēja mainīt varbūt arī tās mācību pieejas un spērt solīti tālāk. Jo tajā brīdī, kad mēs veidojam lekcijas, mēs iedodam tādu pirmo informāciju, kurā mēs vispār sākam aptvert, ka kaut kas tāds notiek. Bet nevienmēr, kā mēs zinām, arī 25% no stāstītā arī paliek atmiņā, un tas nenozīmē, ka mēs uzreiz mainām savas rīcības un paradumus. Mums faktiski dzīvē ir jāsaskaras ar kaut kādu to situāciju, lai mēs saprastu, lai mums veidotos izpratne, ka tas man ir svarīgi, ka tā ir mana vērtība un ka man ir tik tiešām būtiski un svarīgi kaut ko tajā jomā darīt. Un tajā brīdī vislabāk no mācību metodēm tik tiešām strādā tāda eksperimentēšana, kritiskā domāšana, spēlēšanās, tad, kad mēs sākam likt domāt. Un paradumus mēs sākam mainīt tad, kad mēs jau sākam kaut ko paši realizēt. Jūs redzat, te man vairāk ir varbūt uz biznesa idejām, bet jūs noteikti katrā vietiņā, kur ir vārds biznesa ideja, var ielikt projekta ideja vai jebkāda ideja vai stratēģija, pie kuras jūs strādājat. Un ja mēs tai mūsu mērķa grupai izveidojam konkursu ideju vai citādi, kā līdzīgi kā Iveta teica, iesaistam jau praktiskā plānošanā un pēc tam arī paši realizējam, tajā brīdī mēs saprotam, man tas ir svarīgi, es to varu izdarīt un es varu kaut ko ietekmēt un ir tam arī rezultāts. Un tā ir tā pati galvenā lieta, ka mums ir
ļoti, ļoti svarīgi iziet tos visus posmus un tās prasmes tik tiešām, kā Oksana minēja, veidot tāds caurveju prasmes. Bet, vairāk pievērsīšos jau tuvāk tiem solītajiem principiem, 60 principiem, vai arī parādīšu, kā tos varbūt bišķi vieglāk aptvert. Un šie principi nāk no tāda termina kā aprites ekonomika. Kas tad ir aprites ekonomika? Aprites ekonomika kā termins tika piedāvāts nedaudz vairāk kā 12 gadus atpakaļ. Un tā ideja vairāk bija tāda piedāvāt jau jaunu tādu saimniekošanas modeli, kurā mēs vienlaikus varam rūpēties par vidi, par resursu taupīšanu, bet arī neapslāpēt ekonomisko attīstību un biznesa spēju pelnīt. Un tas jautājums lielākais ir, kā to salikt vienkopus. Jo vienā brīdī šķiet, tagad netērēsim resursus vai neražosim produktus vai nepirksim produktus un lietosim ilgāk, tas tāds liekas signāls ekonomikai, ka viss apstāsies. Nē, tas ir jautājums, kā mēs atrodam citus saimniekošanas veidus. Un man vienmēr gribas parādīt piemēru ar svecēm, kāds tad ir tas cits saimniekošanas veids. Sveces man ir tāds aktuāls piemērs, tāpēc, ka man mājās ir 3 bērni, kuri nepārtraukti grib gan dzimšanas dienās, gan vārdienās sveces izmantot. Un tad, ja es tā salīdzinātu no aprits ekonomikas vai šīs te vides ilgtspējas viedokļa, kuras tad sveces ir labākas. Un te vēl viens piemērs, ar tām kājiņām. No vides viedokļa mēs varam pāanalizēt, un arī pēc tam no tā biznesa vai ekonomikas viedokļa. No vides viedokļa mēs redzam, ka šīm te svecītēm ir plasmas kājiņa. Un, ja iedomājaties tās sveces, mēs nopērkam, mēs ieliekam tortē, mēs nopūšam, un diezgan bieži mēs viņus arī izmetam ārā un vairāk nelietojam. Tiem, kam ir bērni, tie vēl var lietot vēlreiz, bet iespējams tās burtu svecītes kreisā pusē pat ir diezgan grūti lietot, atkārtot. Savukārt tās smalkās svecītes, no tādas resursu viedokļa, videi ir daudz pateicīgākas, tāpēc, ka tur nav lieka plasmas, tur nav lieka apdruka, un tur nav lieki tērēti resursi, piemēram, veidojot un ražojot dažādus burtus. Jo jūs iedomājaties, saražot sveces, tos burtus, ražotājiem ir jāizveido katram burtam forma. Viņam ir jāsaplāno, kurā brīdī viņš ražo B burtiņu, kurā viņš ražo A burtiņu, kurā P. Un tad vēl ir jāieliek iekšā koka kājiņa. No resursu patēriņa viedokļa patiesībā tās ir daudz prasa vairāk resursu un arī tad līdz ar to vairāk izmaksas. Tieši tāpat arī tās ar plasmas kājiņu, un tie ir atkritumi, kas pēc tam nevajadzīgi nonāk vidē. Tas paradoks bija interesanti tāds, ka tās plānās mazās sveces, viņas tādas garākas ir, viņas patiesībā cenas ziņā bija daudz dārgākas veikalā un tika pasniegts kā kaut kāds inovatīvs risinājums. Un tā, man liekas, ir tā nākotnes spēja atkal uzņēmumiem un organizācijām vidi padarīt vai šo te savu ieguldījumu vides ilgtspējā padarīt kā ne tikai savu tādu morālo un kaut kā tādu ticības vērtību, bet kā arī tādu ekonomisku vērtību. Kā šajā manā piemērā mēs atrodam veidu, kā taupīt resursu, kuru mēs izmantojam patiesībā nevajadzīgi, un tad mēs iedodam arī mazinam to kaut kādu piesārņojumu iespēju videi, bet mēs nemazinam produkta kvalitāti, kas ir ļoti svarīgi. Ja? Mēs atrodam tādu inovatīvu, interesantāku, radošāku veidu, kā pasniegt to savu piedāvājumu, vai tas ir pakalpojums vai produkts, ar tādu resursu taupīšanas pieeju. Ejot virzoties tālāk, gribas man pieminēt par vairāk sabiedrībām, manuprāt, šobrīd ir dzirdēts par ekoloģiskās pēdas nospiedumu, un tā ir vēl viena tāda, manuprāt, atrakcija, ko var izmantot dažādās mācībās, runājot par vides ilgtspēju. Šobrīd ir gan latviešu valodā jau pieejami dažādi kalkulātori, gan arī angļu valodā. Gandrīz meklējot internetā var atrast dažādus.
un paskatīties, ievadot tos savus paradumus šādā kalkulatorā, paskatīties, kāds tad ir tas manu rīcību, mana dzīvesveida, šis te, negatīvais atstātais nospiedums uz vidi. Ja? Un tas atkal ir tāds laba, interesanta tēma, kur kritiski padiskutēt grupā par to, kā tad mēs saskatām. Vai tas ir man svarīgi vai nav, un kā es vērtēju, vai tie paradumi, cik lielā mērā es viņus varētu mainīt vai nevarētu mainīt, lai varbūt uzlabotu kaut kā šo te manu, negatīvi atstāto pēdu uz vidi. Bet ir arī jauns termins, par kuru runā krietni mazāk, bet arī tā ir tāda, manuprāt, ļoti cieši saistāma lieta ar šo te nākotnes pratību. Angļu valodā viņš varbūt ir tāds biežāk izmantots termins, es viņu latviski pārtulkojot ekoplaukstas pieskāriens, ja? Tas jau ir jautājums nevis tikai kādu mēs atstājam šo te nospiedumu, bet ko mēs paši proaktīvi varam darīt, lai uzlabotu situāciju. Ja, un tas jau ir tāds, kā Iveta minēja piemēri, ja mēs kopā varam paspriest gan projektā, gan darba grupā, kas tad ir tie mazie solīši, ko mēs visi kopā varētu darīt, lai nepiesārņotu vidi, bet iespējams arī jau kaut kādu atstāt tādu uzlabojumu. Lūk, un tagad virzoties tālāk pie organizācijas, kā tad no organizācijas perspektīvas un kā no organizācijas viedokļa mēs uz to varam raudzīties. Bet es teikšu tā, ka jūs arī katrs savā projektā to varat apsvērt, un tieši tāpatās arī mācībās, tad, kad jums ir pieaugušie, kas pārstāv katrs kaut kādu savu organizāciju, vai patiesībā arī katrs savu mājsaimniecību, jo paradumi sākās mums no mūsu mājsaimniecības, pēc tam tālāk no tās mūsu organizācijas, vai tā ir skola, vai tas ir uzņēmums, vai cita darba vieta. Pēc tam tālāk jau pašvaldība, ja, un pēc tam jau mēs varam skatīties reģionu un pat valsts līmenī, ja, tā kā tos līmeņus arī var paskatīties. Un tad ir pirmais jautājums, kāda vispār ir tā, kā es teicu, tā mūsu izpratne, vai mums ir vai nav riņķī, mēs saskatām kaut kādas vides problēmas vai nesaskatām. Var sākt kaut vai ar tiem globālajiem izaicinājumiem, ko es rādīju, ja, bet tikpat labi var padiskutēt, kas mums riņķī, mūsu apkārtnē, mūsu kaut vai kopienā ir tās, pamanākam tās problēmas. Man strādājot, piemēram, ar ārvalstu partneriem, mēs diskutējām ar Turcijas kolēģiem. Turcijai, piemēram, tas ūdens taupīšana, kas mums Latvijā, it īpaši šogad šķiet, ka ūdens mums ir vairāk nekā vajag un dārzes līkst un lietus tikai līst, vai ne? Bet Turcijā atkal vasarā ir tik tiešām vairākos reģionos, kuros viņi ļoti nopietni domā par to, kā taupīt ūdeni, un tā ir liela problēma. Un tajā brīdī, kad mēs piedzīvojam tās problēmas, kā es teicu, tad mums arī sāk veidoties izpratne un vajadzība kaut ko darīt, un tā paliek kā svarīga vērtība. Un tad ir jautājums, vai mēs to vērtību varam nodefinēt arī savā stratēģijā, vai vismaz kaut kādā tādā organizācijas vai projekta vīzijā. Jo tā ir vēl viena tāda īpatnība, ka tā gan ir aptauja, ko es izmantoju, kur ir Eiropā no visām Eiropas valstīm aptaujāti uzņēmumi, un jūs iedomājaties, ka tikai 20%, ja tikai 5. daļa uzņēmumiem vispār ir stratēģijā vides ilgtspēja nodefinēta kā mērķis, ja? Cik mēs esam agrīnā stadijā. Bet, kā es teicu, tā paudze, kura to arvien vairāk pieprasīs, arvien vairāk nāk, viņi aug, un to es redzu arī strādājot augstskolā, kā mainās tie jaunieši, ja? Un ir arī tie nākotnes prasmju ziņojumi, kas arvien vairāk uzsver tieši to vides ilgtspējas, to aktuālo nepieciešamību, ja? Un tad ir jautājums, ja šis jautājums ir mūsu stratēģijā, tad kāpēc tam mēs ikdienā vai un kā mēs tam sekojam līdzi. Un tad es nonāku pie šiem te ilgtspējas principiem vai tiem 60 R principiem, kurus mēs tad varam izmantot jau kā tādas pamatidejas,
ko es varētu ikdienā organizācijā vai projektā izmantot. Un tā bildīte, ko es jums ieliku arī tērzētavā, 60 R aprits principi. Kāpēc R? Tas R burtiņš ir nācis tāds, kā es vienmēr saku, no vienas puses tas ir tāds zinātniski pamatots un nācis no atkrituma piramīdas sākotnēji, kurā tika nodefinēti principi, kā mazināt atkritumus. Un angļu valodā tie principi visi sākās ar burtiņu R, tos vārdiņus definējot, un tie principi bija reduce, samazināt, reuse, lietot atkārtoti un recycle, pārstrādāt, Un kas parādījās, sekojot pēc tam tālāk un arvien vairāk runājot par aprites ekonomiku, izrādījās, ka pētniekiem patīk arvien vairāk meklēt tos R burtiņus un pētot, veicot savu pētījumu, laikam tas iepriekšējais skaits, ko es biju atradusi, bija apmēram kaut kādi aptuveni 40 principi. Bet lasot literatūru un skatoties arī, kas praksē notiek, man izdevās vēl dažas idejas pielikt klāt un izveidot tādu smuku apaļu skaitu. Bet droši vien, ka tā ideja varbūt nav tajā, cik tad ir tie principi. Un tajā brīdī, kad mēs tos vārdiņus ar R burtiņu pārtulkojam latviešu valodā, skaidrs, ka to R burtiņu vairs nav. Es gribu jūs vairāk vedināt tajā vispār pamatidejā, kā tie principi var palīdzēt tādā vieglā un varbūt pat atraktīvā veidā pašiem saprast, kur mēs esam un kur mēs vēl varam doties, jo tas, kas man šķiet, ka tādi principi, vispār kopumā tāda vides ilgtspējīga saimniekošana, kā es teicu, mēs esam ļoti, ļoti agrīnā stadijā. Mēs tikai virzamies uz tādu ideālo un iedomāto modeli, kas, varbūt pat nākotnē tāds ideālais nemaz nepienāks, bet ja mēs katrs varam pasmelties pāris idejas un kaut ko darīt vairāk, tad tas jau ir lieliski. Kas ir šī bilde? Mēs ar kolēģi, kura ir radošās domāšanas metožu liels eksperts, izveidojām šādu te pamatnīti, iedvesmojoties asociācijās no monopolu spēles un salikām šos te principus. Un ļaujam šai pamatnītei dzīvot tālāk, tādā procesa veidā pamazām attīstot. Mēs dodam studentiem, tur ir savietoti tikai šie 60 vārdiņi ar R burtiņiem, un tad ar studentiem eksperimentējot, bet arī pieaugušo dažādās grupās un uzņēmumos, katrs mēs atrodam savu veidu, kā mēs ar to varam strādāt. Citreiz tik tiešām ar metamiem kauliņiem, un tad skatāmies, kurš var vairāk izdomāt, kas tad slēpjās zem tā burtiņa vai vārdiņa, bet vēl interesantāk, ka padomāt jau konkrētas idejas, kā mēs to varam ieviest savā organizācijā vai projektā. Jo reizēm tie vārdi ir tādi pavisam vienkārši, bet daži tur ir tādi diezgan sarežģītāki, un tad jau interesanti paliek ar viņiem tur tā paspēlēties. Bet, tādā varbūt, ja man jāapkopo kaut kāda statistika, jūs runājāt par tām prasmēm. Es arī, diemžēl, neesmu atradusi pagaidām. Es domāju, ka vēl arī nav tāda visaptveroša pētījuma, kas parāda, kāds ir tas prasmju līmenis. Bet es izmantoju Eirobarometra aptauju, kur aptaujā uzņēmumus. To, ko es minēju iepriekš, visās valstīs. Izmantoju Latvijas aptaujas rezultātus, un tas, ko mēs redzam no tiem visiem 60, tajā aptaujā izmantot ir 9 principi. Un tie 9 principi patiesībā parāda interesantu ainu, un šī aina varbūt ir tā, kas apgāž visus tos, kas skeptiski saka, kam tā vides ilgtspēja ir vajadzīga. Un tad es pasaku, ka gandrīz 60% no uzņēmumiem jau Latvijā ir vides ilgtspējīgi, jo viņi domā par resursu taupīšanu. Viņi domā par resursu taupīšanu, un patiesībā tas laikam ir tas, kas arī šajā labajā pusītē parāda to, ka šobrīd
Ja es teicu, ka stratēģijas uzņēmumiem ir tikai 20% no visiem, jā, tādas kārtīgas ilgtspējas stratēģijas, tad lielākā daļa patiesībā domā nevis par vidas ilgtspēju, bet domā par to, kā ietaupīt līdzekļus. Un tas jau ir pirmais solis domāt par resursu taupīšanu. Tas izrādās ir arī vidas ilgtspējas princips. Un, ja mēs paskatāmies, cik izmaksā mums, piemēram, to pašu atkritumu nodošanu, ja, un ja mēs padomājam, kā viņus varbūt neradīt tik daudz, arī tā ir dzīva nauda, kuru ne tikai uzņēmumi, bet arī organizācijas var sākt apsvērt un domāt. Ja. Tas, kas bišķīt, kam es jūs gribu vērst jūsu uzmanību, tai kreisās puses tiem stabiņiem, ja, un aizskrēja prom, kreisās puses stabiņiem, un it īpaši tam, kas ir tas trešais stabiņš, ja, kur mēs redzam, ka mazākā trešā daļa uzņēmumu domā, vai izmanto tādas radošās spējas, kā radīt produktu, kas vienlaikus būtu tāds ekonomiski izdevīgs, bet arī klientam gan kvalitātes ziņā ilgāk lietojams, gan varbūt tās arī atkārtoti lietojams, viņam var nodrošināt pakalpojumus vai papildus izēvielas. Tā ir tā sadaļa, kur, manuprāt, mēs visi kā izglītības jomas pārstāvi varētu domāt, kā šīs prasmes veicināt. Jo pētījumi parāda to, ka uzņēmumi ļoti komfortabli tik tiešām jūtās ar resursu taupīšanu, energoefektivitāti un citi. Ir šobrīd jau tāds teiciens zaļā diēta, ja, vai energodiēta, ko mēs visi piedzīvojām iepriekšējos gados, kad procentu likmes auga, resursu cenas auga, ja, tur mēs saimniekot, protam. Uzņēmumi sāk arī pamazām aptvert to, ka viņiem sadarbības partneri jāizvēlās arī tādi zaļāki, ja, bet arī šī ir tā joma, kur noteikti mēs vēl varam palīdzēt stiprināt tās prasmes. Virzīsimies tālāk. Te ir vēl viena neliela statistika, lai pēc tam es tālāk jums arī parādīšu jau pamazām pa tiem principiem. Jau kāds brītiņš atpakaļ veicu pētījumu, kad es aptaujāju izglītības jomas darbiniekus, ja, mācību spēkus Latvijā. Un šī aptauja parādīja to, ka patiesībā izglītības jomā man pašai radās diezgan optimistiska tā sajūta. Jūs redzat, ka patiesībā arī izglītības jomā lielākā daļa vai bieži ievēro šīs zaļā dzīvesveida vai ilgtspējīga dzīvesveida vērtības, un viņiem tās ir svarīgas. Tā bija tā mana cerība, ka patiesībā mēs, kā izglītības darbinieki, esam tie vēstneši, kas var nodot tālāk. Un šajā aptaujā arī pajautāja, ko lielākoties mācību spēki, vai šie izglītības pārstāvji, kas ir tie principi, ko viņi ievieš, ja mēs te varam salīdzināt, te ir nedaudz vairāk šie principi uzskaitīti, kā tie, ko es rādīju, ko uzņēmumi, ja. Arī praktiski lielākā daļa atpazīst līdzīgi, tāpat kā uzņēmums šķiro atkritumus, ja, taupa resursus, domā par vidē draudzīgu iepakojumu, ja. Tad, manuprāt, Latvijā bija diezgan liels tāda kampaņu veidīga iepriekšējos gados arī par atjaunojumiem energoresursiem, ka bija dažādi atbalsti arī privāta saimniecībām, ja, un mājsaimniecībām saules paneļu uzstādīšanai. Arī tā, kā izrādās, mēs šobrīd redzam, ir tāda populāra lieta, un arī citi. Ja. Tie ir tie principi, ko izglītības jomas pārstāvi pielieto. Bet atkal te var skatīties, ka tāds ekodizains, ja, par ko es vēl parunāšu tālāk, un tieši varbūt tāds atkal radošāki veidi, kā paraudzīties uz šo te vides ilgtspēju no mūsu tāda personiskā produktu patēriņa, varbūt, ka ir tās lietas atkal, kur vajag piestrādāt. Lūk, lai nebūtu jāizmanto un lai vieglāk būtu pārskatāmi, ja, lai nebūtu visi 60 principi, pirmkārt, ko es darīju ar 60 principiem? Es viņus sadalīju 4 grupās, un te viņi ļoti, ļoti sasaucās ar to atkritumu piramīdu, tiem principiem, ko es minēju iepriekš. Samazināt,
lietot atkārtoti vai ilgāk, pārstrādāt. Un papildus šobrīd arī ir tāds vēl jauns virziens, par ko tiek diskutēts, ir reversā loģistika, ja, vai tāda atpakaļ ejošā materiālu plūsma. Visbiežāk šobrīd mēs to plūsmu redzam un ar ko mēs saskaramies, ir droši vien pudeļu iepakojuma atgriešana, ja, kur mēs varam šobrīd depozīta sistēmā atgriezt atpakaļ šo te pudeļu un buņģiņu iepakojumu. Ja? Ka mēs jau domājam vienu soli tālāk, kā šos materiālus dabūt atpakaļ. Bet es gribu katrai grupai iedot jums kaut kādus piemērus. Mēs iziesim viņiem tā solīti pa solītim katrai grupai. Bet viens, ko redz, te ir tādi zaļi ķeksīši pie tiem principiem, kas šeit ir uzskaitīti. Kā es teicu, te nav visi 60, bet patiesībā šī bildīte ir labs sākuma materiāls jums katram. Atkal gan pārbaudīt savu organizāciju, gan arī pārunāt iespējams mācībās. Es ļoti bieži mācībās iedodu šo te tabuliņu bez tiem ķeksīšiem, un es katram saku, paskatieties cauri un atķeksējiet, cik no tiem principiem jūs katrs pats izmantojat savā maisaimniecībā vai savā organizācijā. Un tad parādās tāds diezgan wow efekts, ka izrādās, katrs var atķeksēt vismaz dažus principus. Un, ja sākumā mums ir varbūt tas priekšstats, ka, nē, mēs neesam ilgtspējīgi, bet patiesībā, kad mēs šos principus sākam izmantot un skatīties, ko es no tā jau izmantoju, izrādās, ka nemaz tā situācija varbūt nav tik traģiska, bet ir vēl, protams, lietas, ko mēs varam darīt. To, ko mums neizdodas atķeksēt, tas ir atkal labs sarunu jautājums tālāk un tāds varbūt arī ideju kopradīšanai, diskusijai jautājums, radīt jaunas idejas, ko mēs vēl varētu darīt, izmantojot šos te principus, kas mums nav atķeksēti. Es biju gandarīta, ka pagājušajā gadā pētnieku grupa kopā ar Klīnēru. Klīners ir viens no atkrituma apsaimniekotājiem. Viņi tādu lielu projektu realizēja, kur viņi, izmantojot šādus te principus, viņi izvērtēja visu Latviju un sadalīja pašvaldības reitingos, cik pašvaldības ir apritīgas. Un var pameklēt noteikti šos te pētījumu rezultātus un tik tiešām atkal šī principu pieeja ļauj paskatīties ne tikai uz organizāciju, bet arī pat uz pašvaldību. Un tieši tāpat, kā es teicu, arī katram uz savu mājsaimniecību, ja, ko mēs varam darīt. Viens ir pašām organizācijām, skolām, citām organizācijām, ko mēs varam darīt konkrēti, ejot cauri šiem te principiem. Kādā brīdī varbūt liekas, nē, šis ir tikai uzņēmumiem, ja? Tur, kur varbūt ir konkrētāka ražošana saistīts, jā, mēs teiksim, tas ir uzņēmumiem, bet tai pašā laikā izglītības iestādes, nevalstiskās organizācijas, ko vēl var darīt? Stāstīt par katru no šiem principiem, skaidrot, dot informāciju, izplatīt piemērus, ja? Arī tas šobrīd ir ļoti labs solis, ne tikai pašiem ievērot, bet arī stāstīt tālāk. Ja? Un tā ir, manuprāt, liela pievienotā vērtība, ko var darīt izglītotāji. Paskatoties katru no šiem te principiem, ko tad mēs varam samazināt? Ja? Tādās lielās grupās varbūt sadalot tas, ko mēs redzējām, ka gan izglītības darbinieki, gan uzņēmēji diezgan komfortabli jūtās samazināt dažādus resursus. Mēs iemācāmies taupīt, drīzāk jau laikam, negribas teikt nabadzības, bet tik tiešām iespējams izmaksu sadārdzināšanās dēļ. Un, ja atceraties to sveču piemēru, ko es rādīju pašā sākumā, reizēm mēs, šis laikmets mums ir tāds, ka mums gribās arī, tas, ko mēs redzam arī veikalos, ka mums tā izvēles pārbagātība ir diezgan liela. Un tad varbūt mēs varam atcerēties to skandināvisko tādu varbūt
mazliet tādu atturīgāku to dzīvesveidu, ja, mazāk ir vairāk, ka nevienmēr varbūt vajag to lielo izvēli, ka mēs paši vienkārši izdomājam to, ka man tam klientam vai man tai mērķu grupai ir jāpiedāvā 3 reizes vairāk resursi tikai tāpēc, ka man tā liekas. Bet patiesībā atkal tieši tā kā Iveta minēja, ir vērts aprunāties ar to savu mērķu grupu, un tad izrādās, redz, ka tām svecēm nevajag ne tos burtus, nevajag ne tās kājiņas, un varbūt, ka mēs varam iedot pietiekami kvalitatīvu to piedāvājumu, netērējot, neapakojot ar lieku, nevajadzīgu vai iepakojumu vai cita veida resursu. Nu, nopietns jautājums ir noteikti arī par šīm te toksiskām izvēlvielām, ķīmisko sastāvu, ja, kas ir kaitīgs. Nu, tas droši vien ir tāds atkal duāls jautājums, ja, ir, nu, kādi teiks, ka eko un bio un visi šie te produkti no vienas puses ir dārgi, no otras puses mēs varam būt pateicīgi, ka mēs savā ģeogrāfiskajā kontinentā un savā valstī vēl joprojām mums ir pieeja sezonāliem dārzeņiem, varbūt nav tik plaša izvēle tiem augļiem kā dienvidos, bet iespējams atkal mēs varam sākt katrs ar savu maisaimniecību un pēc tam arī domāt, kā organizācijās varbūt domāt par to, kā ar vienu samazināt šo te kaitīgo izēvielu patēriņu un lietošanu un kā viņas aizstāt. Ja? Atteikties no nevajadzīga iepakojuma un nu, kopumā motivēt savus darbiniekus, kolēģus, taupīt resursus, ja? Jo dažkārt it īpaši organizācijās varbūt mēs pat par to neaizdomājamies, bet tā, ka mēs sākam motivēt nu, ar maziem solīšiem, tad dažas tās darbības dod lielu efektu. Manā augstskolā iepriekšējos gados, nu, redz, daļai arī tāpēc, ka energoresursi sadārdzinājās, tika pieņemts lēmums pagriezt mazliet vēsāku temperatūru. Nekurināt tik. Jā, mums bija jāmaina paradums, ziemā jāuzvelk džemperīša auditorijā, iespējams mazliet siltāk, bet patiesībā naudas ziņā atkal tas efekts bija nu, diezgan ievērojams. Ja? Nu, tādas ikdienišķas lietas, kuras pat neprasa tādas milzīgas investīcijas un pārmaiņas. Un tā ir vēl viena lieta, ko es gribu jums pieminēt. Faktiski jau pirmās 2 grupas samazināt un lietot ilgāk vai atkārtoti, ir tās grupas, kurās mums neprasa ļoti daudz tādas specifiskas tehniskas zināšanas un arī lielas investīcijas, drīzāk radošu pieeju, mazus solīšus, kas iedod lielas pārmaiņas. Daži piemēri jums tā motivācijai Latgales pusē pie pašas pierobežas Krievijas gandrīz vai ir zemnieku saimniecība Kotiņi. Un man patika, tad, kad pie viņiem viesojos, tā viņi arī teica, jā, ka viņi izmanto šo te iepakojumu un ka tie klientu stāsti, kas pērk tos viņu miltus un citus graudaugu produktus, ja, viņi neizmanto, viņi cenšas izvairīties no ķīmijas izmantošanas, ja, dabīgā veidā apstrādā laukus. Un tad tas ir tas, ko viņi saka, jā, ka milti ir tik balti, ka viņi paši sevi pārdod un tā garša, kas ir tam produktam pēc tam vai maizītē vai bulciņai ir krietni labāka. Ja? Nu, un tas jau nāk pēc tam arī atpakaļ. Un man gribas pieminēt arī tējas, plūktējas, jā, Latvijā. Manuprāt, viņi ir ļoti uzslavējumi ar to, ka viņiem ir izdevies tādu pašsaprotamu lietu mūsu ģeogrāfiskajā atkal, nu, teritorijā, kas ir dabīgā zāļu tējas, viņi ir izdevies viņas veiksmīgi eksportēt, ne tikai uz lielajiem tirgiem Eiropā, bet arī pat uz Ķīnu, kas ir vispār tējas kultūras zeme, ja? Bet viņi jau pašā pamatā, jau veidojot uzņēmumu, pirmkārt izmanto tiešām bioloģiskās tējas, ja?
Tas jau ir tāds pamats, bet arī visi pārējie tādi soļi, kā es teicu, viens ir stratēģijā ir nodefinējuši, ka viņi grib būt vidē draudzīgi, ilgtspējīgi, un šīs vērtības arī nevis melot, nevis tur tā uzpūsti stāstīt, bet arī konkrēti parādīt, ar kādiem principiem tas tiek panākts. Viņu lepnums ir tējas maisiņi, piemēram, ja? Tējas maisiņi parasti satur mikroplasmasu, ja? Kas, izmetot atkritumos, kaut kur jau arī kādu nospiedumu dabā atstāja. Viņiem ir sava slepenā recepte, kur viņi ir izveidojuši tādus maisiņus, kas dabā pārstrādājas. Tad princips atkārtota uzpildīšana, ja? Atkārtot uzpildīšana, tas nozīmē, ka viņi pārdod skaistas metāla kārbas, bet ir iespēja arī pēc tam tālāk viņas atkārtot uzpildīt. Es saprotu, ka man bišķi jāpavirzās ātrāk, jo laiks tuvojas beigām. Ko tad skolās? Es te paņēmu no skolām, ja? Ilgtspējīgs un aktīvs dzīvesveids noteikti var rosināt arī domāt par to kaut kādu tādu resursu taupīšanu. Pirmkārt, jau man patika Ivets piemērs par vilcienu izmantošanu, ja? Mēs šogad organizējām ar vairākām skolām soļošanas izaicinājumu, ja? Ārkārtīgi interesanti, klases sacentās un skolēnu brīvlaikā. Tas bija labs motivators skolēniem nesēdēt mājās pie ierīcēm, bet vākt soļus. Ja? Ar vecākiem kopā, mazākām klasītēm mēs krāsojām lecamspēles pagalmā atkal, lai rosinātu aktīvi kustēties, veidot vairāk to izpratni. Lekšu tālāk, kas tad ir lietot ilgāk vai atkārtoti, ja? No tāda uzņēmuma viedokļa uzņēmumi pirmkārt var domāt par to, kā uzlabot kvalitāti, lai tos produktus var lietot ilgāk. Jā, viņi maksās dārgāk, bet ja to klientam arī izskaidro, tā vietā, lai mēs iespējams katru gadu kaut ko pērkam, šeit ir Somu uzņēmums, kur ir ražo, piemēram, bērniem drēbes, kurām ir tāds dizains, ka tās drēbes aug līdzi bērnam. Pamainot mazliet tur tos aksesuārus, pievienojot, ja, bet viņas praktiski tur no metālīša var izveidoties par jaku, ja, un tāds ilgāk lietojams, ja, un abām pusēm ir tas iegūms. Bet, mēs varam paskatīties arī uz to, kā mēs varam izmantot pakalpojumus un iedot dažādām precēm vai produktiem vai lietām, ko mēs lietojam otru dzīvi. Te, protams, ir jāskatās, lai tas ir izdevīgi, lai nav izdevīgāk mums aizskriet uz blakus veikalu un nopirkt jaunu, bet lai tam, ko mēs gribam atjaunot, ir tā vērtība, vai ne? No skolas pieredzes, un šīs ir atkal paņemtas tādas, izmantojot dažādus, pat atkritumus patiesībā, bērni ir taisījuši dažādas modelīšas, un pat jūs redzat mākslas darbus, ja? Tie ir plasmasas atkritumi, papīra atkritumi un kā no tā var dažādi atraktīvi veicināt arī to radošo izpratni. Par pārstrādi, kā es teicu, šis prasīs tehniskākas zināšanas, bet vienmēr tas, ko mēs varam darīt kā izglītības iestādes, un tas ir aktuāli ne tikai bērniem, ne tikai vispār izglītojošām skolām, bet arī augstskolās mēs vedam, un tāpat es zinu, ka Iveta, es nezinu, vai viņi itāļus veda, bet arī kaut kādu grupu veda, piemēram, uz Getliņiem. Getliņi, manuprāt, ir ļoti labs ekskursijas galamērķis. Viņi piedāvā izglītojošu tādu ekskursiju, kurā viņi parāda pirmkārt to atkritumu kalnu. Tas vien jau ir vērts, ko redzēt, ja, bet tur ir parāda arī, ko tālāk ar tiem atkritumiem var darīt un kā viņi nonāk līdz tomātiem, ja, un ko vēl viņi dara ar to atkritumu kalnu un kāds ir efekts no tā, ka mēs šķirojam. Ja. Tāpat mēs varam arī kopīgi tur paskatīties, kas ir tie produkti, ko mēs metam ārā un padomāt, cik daudz mēs paši šķirojam vai nešķirojam un veicinam to pārstrādi. Ja? Un es lekšu atkal tālāk par to reverso loģistiku. Ja? Kā es teicu, ar to mēs vairāk saskaramies šobrīd depozītos, kad mēs nesam atpakaļ to pudeļu iepakojumu, bet mēs varam pamanīt arī, ka ir jau citi uzņēmumi un organizācijas, kas domā, atkal tādos mazos solīšos, kā to savu resursu
tā efektīvā veidā dabūt atpakaļ un iespējams vēlreiz izmantot. Ja? Madaras veikalos mēs redzam, ka viņi pieņem atpakaļ to iepakojumu. Piemēram, LMT pieņem atpakaļ telefonus, ja, un viņi pat arī jau ir izveidojuši biznesa modeli, ka viņi tos telefonus novērtē, paskatās, ja ir iespēja salabot, tad viņi liek otrreizējā tirgū. Līdzīgi kā mums ir mašīnas lietotas, ja, tā mēs varam nopirkt lietotus telefonus, un viņi pat tā godīgi pieliek tur tādu zvaigznīšu sistēmu, lietots, daļai lietots vai pavisam lietots, ja, vai arī izmanto kaut kādām izēvielām. Mēs kā izglītības iestādes arī varam padomāt tajos pašos pasākumos. Ja mēs, piemēram, organizējam semināru un dalām vārdu kartes, veids, kā mēs viņus varbūt paņemam atpakaļ. Ja? Jau ar vien vairāk es konferencēs esmu redzējis, ka konference beidzās un ir liels trauks, kurā ir uzrakstīts paldies, ka atgriez savu vārdu karti, un tad to var izmantot atkal nākamajam pasākumam vēlreiz. Ja? Tādas, man liekas, ka mazos sīkumos atkal veidojas tādas lielās lietas. Un tas, ko man gribas pieminēt, ka, domājot par to vides ilgtspēju, un es jau virzos jau tūlīt arī uz noslēgumu, es zinu, ka es esmu bišķi pārsniegus laiku, es atvainojos, ka tajās vides ilgtspējas lietās ir patiesībā arī tas sociālais efekts. Un to arī pētījumi ir, zinātniskie pētījumi pateikuši, ka tajā brīdī, kad mēs domājam ar vien vairāk par vides ilgtspēju, piemēram, ja mēs izvēlamies vietējās izēvielas no vietējiem uzņēmumiem, tas veicina arī viņu attīstību, ja, tam sociāls efekts darba vietas un mazajiem uzņēmumiem nodrošināt tāda dzīvotspēja. Vai jūs zinat, ka mums Rīgā Cleaners ir izveidojis nomales, saucās punkts nomales, kurās ir iespēja veikt kādu resursu apmaiņu? Ja jūs veicat remontu un jums paliek pāri kaut kādi remonta materiāli, būvmateriāli, jūs varat aizvest un tur atdot. Bet tieši tāpat jūs arī šajā maiņas punktā varat aizbraukt un apskatīties, varbūt, ka jūs varat paņemt kādus jums noderīgus resursus. Ja? Un tas arī ir tāds jau ne tikai tāds ekonomisks efekts, bet arī sociāls efekts, ja? Ka mēs nevis izmetam ārā to krāsu buņģu pāri palikušo, ja? Bet mēs viņu atdodam un iespējams kādam tieši to vienu sienu nokrāsot, tieši tā krāsas buņģa nepilnā ir vajadzīga. Ja? Lūk, pēdējais apsolu skolās. Manuprāt, kā es teicu, tā mana aptauja par to, ka izglītības darbinieki domā par šīm te vērtībām un nes viņas tālāk. Es jūs aicinu arī padomāt un paskatīties, kā mēs varam kopā veidot tādu ilgtspējas to burbuli lielāku vai to domu biedru grupu, ja? Gan tajā kopienā, ar ko jūs darbojaties kopā. Un noteikti domāt par to, ka mēs esam tie zināšanu vēstneši un tik tiešām šīs zaļās kompetences un tos ilgtspējas principus, viņus var padomāt, kā jūs viņus varat ieviest tā caurviju dažādās tēmās. Mans lielākais izaicinājums iepriekšējos 2 gadus bija, ka man skolas vairākas uzaicināja palīdzēt izdomāt zaļo sportu. Man likās, saka, Dievs, tur bija zaļā māksla, tur ir viss skaidrs, es jums rādīju dažas bildes no zaļās mākslas, paņemam atkritumus un kaut ko uzradam skaisti, ja? Bet tad mēs kopā sapratām, ka ar skolām, kad sports kopumā jau ir zaļš, vai ne? Un tajā brīdī, kad mēs ejam ārā un kustamies, tas jau ir ļoti, ļoti veicinoši un zaļi, un Tad strādājot kopā ar kolēģiem, izrādās, mēs tur nodefinējām, ka tāda talkošana, ko mēs darām ļoti pa visu Latviju, tas arī savā veidā zaļš sports, ja? Bet tieši tāpatās par šīm tēmām mēs varam runāt gan valodu priekšmetos, kā mēs redzam, ekonomikā, projektu vadībā, dažādā, ja? Un jo plašāk mēs to atradīsim, kā runāt, jo tā doma arī ies plašāk. Viss, paldies! Vairāk laiku nekavēšu un paldies jums par uzmanību. Jā, paldies, Inga, par
tik skaistu, lielisku un tiešām vērtu prezentāciju un bagātu ar idejām. Domāju, ka gan nevalstiskās organizācijas, gan mūsu izglītības iestādes, kas šeit ir arī šodien pārsvarā, gan pieaugušo izglītotāji, smēlās ļoti lieliskas idejas. Man iekrita uzreiz, ka pieaugušajiem organizēt zaļās diētas vai energodiētas, ja, un kaut kādas tādas lietas, un tas arī uzrunā patiešām. Bet es pagaidām vēl nevaru laist vaļā Ingu, tāpēc, ka bija viens tāds interesants jautājums, bet es viņu saīsināju, ja. Bija tāds jautājums, vai 60 eiro princips nav mazliet pārspīlēts? Nu, tā kā, laikam tā es viņu varētu atskaņot. Es teikšu tā, ka tas ir tāds, zin kā, tas ir tāds no zinātnes viedokļa. Nu, vajag tā ar kaut ko jaunu izcelties, vai ne? Salikt kopā to 60 ir, bet es atkal raugos uz to bišķi savādāk. Jūs ziniet, es savā pētījumā pierādīju to, ka es vairāk skatījos uz uzņēmumu darbību, ja, ka šo principu pielietošanai kopumā ir pozitīvs efekts uz biznesu, uz konkurētspējas veicināšanu. Gan uz izmaksu samazināšanu, gan jaunu unikālu piedāvājumu radīšanu. Ne tik daudz es tur neiedziļinājos vidē, jo vidi jau ir pierādījuši vidinieki, ja, ka mēs... Bet tas interesantākais un tas, man liekas, aizraujošākais ir, ka šos principus mēs varam kombinēt kā tādus LEGO klucīšus, katrs uzbūvēt pilnīgi pa savam. Un tad arī veidojas tā konkurētspējīgā priekšrocība. Un, ja tas klāsts ir plašs, kāds iespējams jau tagad varbūt izies cauri un pateiks, ka viņš jau 20 principus ievieš, kāds teiks, es tikai 5, ja? Katrs var atrast sev to nākamo progresu, kur pakāpties, ja? Tikai būvējot tos klucīšus un veidojot sev unikālā un sev piemērotākā veidā, varbūt nelaužot savu to, jo skaidrs, ka vides ilgtspēja arī nav jāuztver kā tāda, es nezinu, jaunā ticība vai sekta, ja? Ka mēs tagad visi sludināsim vides ilgtspēju. Es vienmēr salīdzinu, jo, ziniet, man bērniem arī ļoti, ļoti maza starpība. Un bija viens periods, kad viņiem visiem bija jāsēž bērnu sēdeklītī. Un bija tikai 2 mašīnas ar pietiekami lieliem motoriem, kuros to sēdeklīšus var salikt visus vienā strīpā. Tā kā visam ir jāmeklē dzīves līdzsvars. Ja? Mēs nekāpjam pāri neiespējamam, tas, kas ir tehniski iespējams katram. Un tik tiešām tā ir tā kā tāda dārguma lāde, kur pasmelties idejas, un nav obligāti, kā saka, mums tā kā sektantiem jāsako līdzi, bet drīzāk smelties idejas. Jā, paldies, bet, jo šobrīd šī paralēle, kad ir Greenpoli un Monopoli, bet arī izmantojot šo te spēļošanas vai gamifikācijas tagad modē runāt, jā, mācību metodi paņēmienu pieaugušo izglītībā, tas varētu būt viens no tiešām ļoti tādiem visdrīzāk atbalstāmām aktivitātēm, jo pieaugušajiem patīk spēlēt, un Monopolu visi pazīst, un kāpēc nebūtu Greenpols, jā? Jā, paldies dalībniekiem, kuri ļoti aktīvi diskutēja savā starpā mūsu terzētavā un čata sadaļā, bet, respektējot visu dalībnieku, kas vēl ir palikuši šeit laiku un pateicoties milzīgi gan Ivetei, gan Ingai, es atļaušos savu prezentāciju ar linkiem uz pieejamajiem resursiem un to pašu Greencom ietvaru nosūtīt vienkārši jums e-pastu. Jebkurā gadījumā, ja vēl ir kādi jautājumi, jūs droši varat adresēt mums personīgi vai no e-pastos vai no šeit vēl terzētavā, bet sirsnīgs paldies jums, kad šodien bijāt šeit. Ceru, ka katrs, kurš plāno īstenot pieaugušo izglītības programmas vai plāno iesniegt pieaugušo izglītības projektus, viennozīmīgi smēlās šeit ļoti daudz idejas. Bet noslēgumā vienīgā lieta, kuru es nevaru neatskaņot un viennozīmīgi neparādīt katram mūsu pieaugušo izglītības īstenotājiem un arī nevalstiskajām organizācijām, ir tāda Eiropas komisijas iniciatīva
Un šodien ir man tā misija arī aicināt jūs, katru, kas vēl šobrīd mani klausās, piedalīties šajā Eiropas komisijas izglītības iniciatīvā Education for Climate. Un tā ir izsludināta ikgadējā pieteikšanās tieši balvas un savu projektu vai savu šajā jomā un virzienā tā kā padalīties ar labās prakses piemēriem visā Eiropā, un es zinu, un arī ļoti daudz arī redzu, ka mums Latvijā ir ļoti daudz izcilu piemēru, īstenojot gan nevalstiskajās organizācijās, gan izglītības iestādēs, neatkarīgi, vai tās ir vispārējās vidējās, vai tās ir profesionālās vidējās, vai tie ir profesionālās tālāk izglītības centri. Tieši šajā virzienā pieteikt savu projektu līdz 5. septembrim šīs iniciatīvas un tieši arī balvas saņemšanai, jo tur jūs varēsiet iepazīties daudz tā teikt detalizētāk, bet atklājot tādu noslēpumu, oktobrī visi pieteiktie projekti un labās prakses piemēri no katras valsts tiks aicināti uz tādu kopīgu lielu pasākumu, kur jūs varēsiet arī redzēt, kā tad arī Eiropā visas šīs lietas tiek īstenotas. Protams, izmantojot šo te projektu metodi un paņēmienu, bet arī pieaugušo izglītībā viennozīmīgi tas varētu kalpot jums par tādu lielisku iedvesmas stāstu. Jā, mana misija šodien arī ir noslēgusies. Paldies jums visiem dalībniekiem, kad bijāt tik kuplā skaitā arī līdz beigām. Atvainojamies par laika menedžmentu šodien. Paldies un uz tikšanos arī nākamajos EPALE webināros vai semināros. Paldies, ka bijāt šodien klāt. Visu labu!